Uzmanību konkursam. Pareizi atbildot, balvā saņemsiet sirds asinsvadu sistēmas stiprinošo līdzekli Valeron. Ikdienas stress, pārslodzes darbā, neveselīgs uzturs, nepietiekama fiziskā slodze, tas viss negatīvi ietekmē mūsu sirdsdarbību, saīsina sirds kalpošanas laiku. Ja to visu vienkārši ignorējam, tas var radīt slimības, kuras var novest pie smagām un neatgriezeniskām sekām. Piedevām kardiologi teica, ka ar sirds problēmām pie viņiem vēršas gados arvien jaunāki cilvēki, un tas ir īpaši satraucoši. Sirds arī gadiem ejot uz priekšu, diemžēl arī noveco. Ja? Tāpēc arī tiem cilvēkiem, ja, kuriem ir papildus ar gadiem parādījušās jaunas slimības, tāds kā, piemēram, paaugstinātais asinsspiediens, ja? Koronāras sirds slimība, kas ir saistīta ar holesterīna vielmaiņas traucējumiem, ja? Tas spēj radīt papildus slodzes sirdī. Ja esam atsākuši fiziskas aktivitātes, sākuši domāt par uzturu uzlabošanu, mainot savu attieksmi pret apkārt notiekošo mazinājuši stresu, arī lieko svaru smēķēšanu un citus kaitīgus ieradumus, ar ko vēl varam palīdzēt savai sirdī un uzlabot tās darbību. Jācenšas izvēlēties tādus vitamīnus, ja, kas sirds vitamīnus, kas arī cīnītos pret šiem faktoriem. Ja. Un šeit es varu minēt principā to pašu zivju eļu, kas cīnās ar to holesterīnu, ja, uzlabo asinsvadu elasticitāti un tāda veida, teiksim, mazina to holesterīnu līmeni, ja, un mazina to enerģijas trūkumu, jo sirds strādā pārsvarā izmantojot augstskābju, omegaskābju enerģiju principā. Ja. Un vēl viens ļoti labs, tas ir Valerons, ja, kas satur sevi vairākas bioloģiski aktīvas vielas, kas arī palīdz cīnīties pret šiem riska faktoriem, kas rada to papildus negatīvo slodzi uz sirdī. Ja. Sirds vitamīni varbūt būtu tie, kas tātad uzlabo šo sirdsdarbību, uzlabo sirds muskuļu spēku, samazina holesterīnu kā riska faktoru, mazina trombocītu veidošanos, trombocītu salipšanu, lai neizraistītu šo asinsvadu nosprostojumu. Un viens no šādiem preparātiem, kas šobrīd nopērkams aptiekā, ir laikam Valeons. Tur ir sastāvā unikāla viela, kas ir L-arginīns. Un L-arginīns ir tas, kas, manuprāt, viņš ir viens no tiem vienīgajiem, kas atbrīvo NO veidošanos organismā. Un tātad šis būtu galvenais, kas būtu vajadzīgs šim sirds muskulim. Tas ir viens. Otrkārt arī ķiploka ekstrakts, tur ir brīvās aminoskābes, tātad ķiploka ekstrakts holesterīnu samazina. Tur ir kālijs magnīzs, kas ir vajadzīgs mūsu sirds muskulim. Negaidi, kamēr tava sirds apstāsies. Problēmas ar sirdi ir nāves iemesls numur 1. Sirds kalpos ilgāk, ja samazināsi slodzi un atvieglosi tai darbu. Lieto Valeron. Valeron palīdz samazināt asinsspiedienu un holesterīna līmeni, tādējādi samazinot slodzi uz sirdi. Valeron atbrīvos tavu sirdi un palielinās fizisko izturību, ļaujot sirdī strādāt vieglāk. Dodies uz aptieku un iegādājies Valeron. Valeron. Pagarini savas sirds veselības mūžu. Un tagad konkursa jautājums. Kāda orgāna darbību atvieglo kombinētais līdzeklis Valeron? Konkursa atbildes sūtiet īsiņā uz tālruni 2565 8666. Nākamā raidījumā paziņosim konkursa uzvarētāju.